Līguma parakstīšana starp Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm nebija paredzēta. Vai jūs varat pastāstīt, kā tas notika? Kurš pieņēma lēmumu? Vai jūs bijāt tā, kas to ierosināja Amerikas prezidentam? Tas notika diezgan spontāni pēc vairāku dienu ilgas uzturēšanās, jo Amerikas prezidents Francijā bija jau no pirmdienas. Šim G7 samitam, kas, manuprāt, ļāva panākt svarīgu progresu. Un vienošanās tika panākta dažas stundas iepriekš, un tai vajadzēja tikt pabeigtai. Sarunas un pārunas starp Irānas un Amerikas pusi. Tas tika pabeigts pēdējo norādījumu laikā šajā G7 samitā, un tas ir tas, ko komandas nolēma. Prezidents uzskatīja, ka ir pareizi rīkoties. Bija labi, ka viņš negaidīja, lai varētu parakstīt uz šādiem nosacījumiem un sākt jaunu posmu. Tātad tie bija amerikāņi, kuri vēlējās to izdarīt Versaļā. Tas ir kopīgs vienošanās. Sīki. Un tas ir kaut kas labs. Un tas ļauj visu to iekļaut arī šī G7 ietveros, kas būtībā ļāva ko? Lai starptautiskā sadarbība atsāktos. Un mēs atgriezīsimies pie šī G7 izvērtējuma. Faktiski, jā, kungs, jūs veicat šo vienošanos. Mēs pie tās atgriezīsimies sīkāk pie šīs 14 punktu vienošanās, bet ir pirmais jautājums, kas rodas pēc 118 konfliktu dienām, reģiona destabilizācijas un kara draudiem. Kurš ir uzvarējis šajā karā, prezidenta kungs? Es nedomāju, ka var teikt, ka tas ir beidzies. Situāciju mēs pazīstam jau gadiem. Neviens nevēlās, un Francija pirmā, lai Irāna nekādā gadījumā neiegūtu kodolbumbu. Tāpēc 2015. gadā tika parakstīta pirmā vienošanās. Pēc tam 2018. gadā Amerikas Savienotās valstis no tās izstājās. Mēs ļoti cīnījāmies. Un būtībā Francijas nostāja ir šāda. Irānai nedrīkst būt kodolbumbas, nedz arī balistiskās spējas. Tas ir tālas darbības raķetes. Un tai jāpārtrauc destabilizēt reģionu, īpaši Irāku, Libānu un Jemenu. Vai Francija joprojām pie tā visa pieturas? Ir sācies karš. Tā ir problēma, bet es jums saku, ka atbilde nav tūlītēja. Soli pa solim. Tas ir tas, ko es mēģināju darīt šajā G7 samitā, un ko es cenšos darīt jau gadiem. Amerikas Savienotās valstis nolem sākt šo karu, jo tās nav apmierinātas ar sarunām. Tas notiek šī gada februāra beigās. Ko mēs tajā brīdī sakam, ir tas, ka mēs nepiedalīsimies šajā karā. Mēs nedalām šos mērķus, jo tie šķiet diezgan neskaidri. Un jau vairākas nedēļas mēs aicinām izbeigt kaujas un izveidot nākotnes un tuvākās sarunu struktūras. Un tāpēc es domāju, ka tas ir labi. Tāpēc mēs to atbalstam. Jo šis parakstītais līgums ļauj panākt uguns pārtraukšanu. Un uguns pārtraukšana attiecas arī uz Libānu. Otrkārt, Hormuzas šauruma atvēršana. Un šorīt kuģis ar Francijas karogu spēja šķērsot šaurumu. Atgriezīsimies pie šauruma atvēršanas. Un tam ir konkrēta ietekme uz ekonomikām. Starp citu, naftas cena sāk kristies, un paskatīsimies degvielas uzpildes stacijās, tas bija gaidāms, un tas ir daļa no mūsu uzdevuma. Trešā lieta, viņš saka, uz 60 dienām, lai būtu miers, un Libāna atgūtu mieru, kas mums ir ļoti svarīgs mērķis. Tāpēc tas ir jāsaglabā. Un tad mēs strukturēsim sarunas, šo 60 dienu beigās mēs zināsim, lai visiem būtu skaidrs, ko mēs darīsim attiecībā uz kodolenerģiju un ballistiku, un vai Irāna būs mazāk bīstama nekā iepriekš. Es šodien to nevaru pateikt. Es zinu, ka jebkurā gadījumā vienmēr ir labāk panākt vienošanos nekā karu, īpaši, ja pastāv eskalācijas risks, un šajā gadījumā tāds arī bija. Tas ir kaut kas, kas ļaus mums palīdzēt Libānai atgūt kontroli pār savu teritoriju, atvērt svarīgos ceļus, kas ir nozīmīgi mūsu ekonomikām, un uzsākt šīs sarunas. Bet patiesībā ir tā, ka ja pēc 60 dienām visi noteikumi netiks apstiprināti, mēs varēsim to pagarināt. Bet mēs esam iegājuši jaunā sadarbības un dialoga fāzē, kas, manuprāt, ir labāka par karu un efektīvāka visiem. Patiesībā, kāda bija šī kara grūtība jau no paša sākuma? Kāds bija mērķis? Ja mērķis būtu iznīcināt kodolspējas, mums jau būtu bijušas 2020 un 2025. gada pavasara operācijas, un tad mums būtu bagātināts urāns. Un tas ir galvenais jautājums sarunās. Ir jāzina, vai mēs to atšķēdam uz vietas, vai arī pārvedam to Startautiskās atomenerģijas aģentūras kontrolē. Otrais mērķis varēja būt šāds. Mēs iznīcināsim visas balistiskās spējas. Tā arī tika izdarīts. Bet Amerikas Savienotās valstis neteica, ka karš ir beidzies, ka viņiem tas izdevās. Un tāpēc jau no paša sākuma pastāvēja neskaidrība, un šķita, ka mērķis varētu būt režīma maiņa. Bet mēs nevaram panākt režīma maiņu ar bombardēšanu. Mēs to nedarījām. Viņš saprata Donaldu Trumpu? Es nerunāšu prezidenta Donalda Trumpa vārdā. Es secinu, ka viņam apkārt bija cilvēki, politiskajā vidē, mājās, reģionā,
kuri viņu mudināja iet daudz tālāk un daudz spēcīgāk. Un tas, ko es redzu, ir tas, ka režīma maiņa ir mērķis, ko vispirms sasniedz paši tautas. Jebkurā gadījumā tas ir tas, kam mēs stingri ticam. Un pretējā gadījumā tās ir masīvas sauszemes operācijas. Tie ir mēneši, gadi kara. Un paskatieties, kas notika Afganistānā. Vai režīma maiņa bija veiksmīga pēc vairāk nekā 10 gadiem? Nē. Tāpēc ir nepieciešama liela pazemība un skaidrība. Tātad attiecībā uz izvirzītajiem mērķiem, kas bija leģitīmi, mums ir Irāna, kas militāri ir vājāka, kodolziņā vājāka. Mums ir vienkārši iedzīvotāji, kas Irānā ļoti cieta. Bet ko viņiem saka? Iedzīvotāji, kas arī bija pret savu režīmu un kas nedaudz saliedējās nacionālismu un patriotismu dēļ. Un tāpēc es domāju, ka visam reģionam bija nepieciešams, lai tiktu atjaunots miers. Es domāju arī par Persijas līča valstīm un reģionu, kas tika ietekmēts, ka Francijai palīdzēja mūsu aizsardzības līgumi, apvienotie Arābu Emirāti, Katara, Saūdarābija, kā arī Bahreina un Kuveita. Un tāpēc es domāju, ka bija nepieciešams miers. Tagad es teiktu, sākas jauns posms. Tieši šajā jaunajā posmā, vai šos jautājumus, kurus jūs uzdevāt, varētu atrisināt aci pret aci starp Irānu un Savienotajām valstīm? Kodoļjautājums, balistisko raķešu jautājums un pat daži šī līguma punkti, par kuriem es vēlētos ar jums parunāt. Kad uzzinājām, ka šajā līgumā Irāna iegūs sankciju atcelšanu, iesaldēto līdzekļu atbloķēšanu, $300 miljardu rekonstrukcijas fondu apmaiņā pret neskaidriem Irānas solījumiem, par šiem punktiem. Tad es domāju, ka mums nevajadzētu visu ņemt par pilnu. Jā, ir dažas sākotnējas lietas, kas notiks, kuras es pieminēju. Un starp citu, mēs esam gatavi palīdzēt. Un kopā ar Britiem mēs īstenojām šo startautisko misiju. Tādējādi mēs varam būt tur, mēs varam ļoti ātri nosūtīt 24 stundās mūsu iznīcinātājus. Pašlaik viņi vēlas pārvaldīt saskaņā ar vienošanos, un tas notiek. Bet tik daudz darba. Mēs varam nosūtīt savus mīnu neutralizētājus, mūsu lidmašīnu, bāzes kuģi ar to pavadošajām fregatēm. Mēs arī tehniski palīdzēsim atvērt to no jauna, jo mums ir pieredze šī šauruma pārvaldībā, Lamanša kanālā. Tātad tas ir pirmais elements. Otrs attiecībā uz pārējām sarunām, tāpēc jums jāņem vērā, ka mūsu nostāja bija teikt, ka tā nebija laba ideja. Tāpēc mēs nepievienojāmies šim karam. Tagad pirms nedēļas, kur mēs bijām, nepārtraukts karš, notika bombardēšana, iespējama eskalācija un nav nevienas vietas. Vai arī mēs neejam uz tām pašām vietām, kur Francijā nesaka, dari kaut ko degvielas cenas dēļ. Dari kaut ko mūsu ekonomikas labā. Mēs skatāmies pasaules prognozes un redzam, ka tās samazinās. Ko vajadzētu darīt, kur likt uzsvaru? Protams, lai panāktu mieru, es neatkāpjos no šī kara attaisnojumiem. Ja es tiem piekristu, es pievienotos Francijas centieniem. Es tikai saku, ka šobrīd mums ir pamats būt apmierinātiem, jo tas ir reģionu un Francijas interesēs. Es varētu arī teikt, kā Francijas prezidente, ka ir dažas lietas, kas mums ir nepieņemamas. Ir jāstrādā ar metodi. Tas nozīmē, ka, kad notiek karš un kad ir pilnīgi iespējams izbeigt konfliktu, tad mēs sakam jā, pēc tam sākas jauns posms. Kas ir svarīgi pateikt? Bet nē, mēs sakam to, kas mums ir svarīgi. Mums tas nav jā vai nav dzīvības, citādi mēs nevirzamies uz priekšu. Pretējā gadījumā vēsture rit pati no sevis. Un tas, starp citu, ir viss, ko šis G7 parādīja par Ukrainu un reģionu. Ko tad mēs sakām? Mums ir svarīgi, lai šaurums paliktu ilgtspējīgi atvērts. To mēs piedāvājam kopā ar Britiem, tā ir mūsu misija. Otrakārt, mēs sakam, Libāna ir svarīga, un mēs apņemamies to atbalstīt. Un tā, šajā pēcpusdienā es tikos ar Libānas premjerministru. Viņš bija man blakus. Viņš atgriezīsies pēc dažām dienām. Ko mums darīt? To mēs piedāvājām prezidentam Trumpam, pie tā mēs strādājam kopā ar vairākām reģionu valstīm. Mēs mobilizēsim startautisko sabiedrību, lai palīdzētu Libānas armijai atgūt kontroli pār savu teritoriju. Otrā lieta, šajā vienošanās mēs sakām, uguns pārtraukšana Libānā attiecas uz Hezbollah, attiecas uz Irānu, attiecas uz Izraēlu. Kurš šajā brīdī netiek ievērots. Lietas pēdējās dienās ir ļoti uzlabojušās. Tātad ir daži sarežģījumi, kas notiek, bet nekas nav salīdzināms ar to, ko mēs zinājām iepriekš. Tāpēc spiediens jāizdara uz visiem. Spiediens uz Irānu, Amerikas Savienoto Valstu spiediens uz Izraēlu. Un saskaņā ar šo vienošanos ir paredzēta Izraēlas spēku izvešana.
Un tāpēc mums būs jāveido pirms 2 gadiem, kad jau bija notikusi iebrukums Libānas dienvidos, Francija spēlēja svarīgu lomu, un mēs to koordinējām. Šeit mēs strādāsim kopā ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Libānu, ar Izrēlu, lai nodrošinātu teritorijas atgūšanu, kā arī Hezbollah ieroču nodošanu Libānas bruņotajiem spēkiem. Bet, lai to panāktu, kas mums jādara? Klausieties mani! Ja jums ir atbildes uz visu vai šaubas par visu, es jūs atstāšu mierā. Bet ir nepieciešams, lai jums būtu pacietība un lai mums būtu pazemība. Ko mēs konkrēti darām? Tātad attiecībā uz Libānu mēs atsāksim darbu un mobilizēsim reģiona un starptautiskās sabiedrības finansējumu, lai palīdzētu šiem Libānas bruņotajiem spēkiem. Un visbeidzot ir sarunas par Irānas kodolprogrammu. Šīs sarunas sāksies starp Amerikas Savienotajām valstīm un Irānu, tāpat kā 2015. gadā. Tomēr, lai tas noslēgtos, Vācija, apvienotā karaliste un Francija ir neaizvietojamas, jo tieši mēs varam atcelt starptautiskās sankcijas, kas tiek pieņemtas ANO ietvaros. Turklāt mēs esam lielvalsts ar pieredzi, mēs būsim iesaistīti. Un tas, ko es ierosināju Savienotajām valstīm, bija iesaistīt visas reģiona valstis, jo šis karš skaidri parādīja vienu lietu – visi reģiona kaimiņi ir upuri. Tāpēc viņiem jābūt iesaistītiem šajā ilgstošā miera līgumā. Mēs esam procesa sākumā, ne viss ir atrisināts. Vai ir jautājumzīmes? Ir daudz, un man arī tāda ir daudz. Bet kāda ir mana loma? Rīkoties, piedāvāt risinājumus. Būt vadībā. Es vēlētos tikai izteikt piezīmi par Benjamina Netanjahu attieksmi, kurš jau skaidri norāda, ka vēlas saglabāt savus karaspēkus šajā vietā. Donalds Trumps, kuram, protams, ir labas attiecības ar Izraēlas premjerministru, šo pēcpusdienu viņam piezvanīja un aicināja uz racionālu rīcību. Vai arī jūs lietojat šo vārnu? Es teiktu, ka ir jāizrāda atbildības sajūta un racionāla pieeja. Kopumā es domāju, ka šodien premjerministram Netanjahu nav politikas. Viņš ir sasniedzis reālus drošības rezultātus, aizstāvējis savu valsti pret draudiem. Es viņam nepiekrītu par to, ko viņš darīja Gazā, jo uzskatu, ka viņš necīnījās tikai pret teroristu grupu, kas bija likumīgi pēc 2023. gada 7. oktobra uzbrukuma, bet arī nepamatot skāra civiliedzīvotājus. Bet politika, kas joprojām tiek īstenota Gazā, politika, kas tiek īstenota Rietumkrastā ar jaunām un nepārtrauktām kolonizācijām un pilnīgi nepieņemamām darbībām, un politika, kas tiek īstenot Libānas dienvidos, ilgtermiņā ir pretrunā ar Izraēlas interesēm, jo tā veicina naidu un vardarbību visu reģionu iedzīvotāju vidū. Un tāpēc šodien tas nevar notikt no vienas dienas uz nākamo. Es nenovērtēju par zemu, ka Hezbollah ir drauds Izraēlai. Tā ir taisnība. Un tieši tāpēc šajā vienošanās procesā mums ir jāpanāk, kā Libāna atgūst kontroli, kā tā pārņem ieroču kontroli, un pats galvenais, kā mēs garantējam Izraēlas drošību. Un Izraēlai ir jābūt iesaistītai šajā procesā. Taču tās drošību nevar garantēt iekarojot kaimiņu valsts teritoriju, un tas ir ļoti svarīgi. Prezidenta kungs. Un tā? Prezidents Trumps, lai atbildētu uz jūsu jautājumu, pēdējās dienās ir iezīmējis izmaiņas attieksmē pret premjerministru Netanjahu. Un es domāju, ka tikai šādos apstākļos mēs varēsim veidot mieru. Vēl tikai viens vārds par Hormuza šaurumu, jo tur šodien joprojām ir daudz, kas likts uz spēles. Kāda ir garantija, ka Hormuza šaurums pēc šīm sarunām, šo 60 dienu sarunām, kaut kādā veidā netiks privatizēts vai bloķēts no Irāņu puses, kuri jau saka, ka izmantos pakalpojumu maksas, iekasējot sava veida nodevu? Pirmkārt, mēs nesaņēmām nekādas garantijas, jo tā nav vienošanās, kurā Francija piedalās. Mēs mudinājām, lai tas notiktu un tiktu izdarīts. Es visu šo mēnešu laikā zvanīju gan prezidentam Trumpam, gan prezidentam Pesackinam ar mērķi izbeigt šo konfliktu un apsēsties pie galda, lai produktīvi apspriestu un risinātu sarunas. Bet šodien mēs nebijām tie, kas parakstīja šo vienošanos. Tā paredz beznosacījuma atvēršanu uz 60 dienām. Tas, ko mēs redzējām šorīt, ir solis pareizajā virzienā. Pārbaudīsim to. Pēc tam, manā skatījumā, tas ir apspriežams jautājums. Prezidents Trumps man vakar teica, vienošanās ir ļoti skaidra, tā tiks atvērta, bez tarifiem un tā tālāk. Un starptautiskās tiesības šajā ziņā ir skaidras. Gan tiesības, gan starptautiskā prakse nozīmē brīvu kustību, nevis tarifus vai maksājumus par pakalpojumiem un tā tālāk. Un tas attiecās gan uz Lamanša kanālu, gan uz Malakas šaurumu, ietverot arī Bābelmandebu šaurumu. Svarīgi, lai tas tiktu ievērots. Vai tas nozīmē, ka degvielas cenas atgriezīsies normālā līmenī frančiem, kuri to skatās?
Klausieties, es esmu piesardzīgs. Es jums saku, ko mēs varam darīt un kāpēc. Jums ir taisnība sakot, ka šī vienošanās rada jautājumus. Un tāpēc mēs būsim modri un darīsim visu, lai soli pa solim tos kliedētu. Taču šī līguma parakstīšana nekavējoties samazināja cenas. Te bija uzlidošana jāsdurudās. Tam vajadzēja būt apmēram $81 par barelu, kā tas bija nesen, vai nedaudz mazāk. Un tāpēc cenas pie sūkņa dažas sāka kristies, tās kritīsies. Un tagad ir nepieciešams, lai tās stabilizētos. Ja mēs stabilizēsim, tās kritīsies. Un tad mēs atjaunosim ražošanas jaudas. Un vienlaikus, un tā arī bija šī G7 lēmums, ir jāiemācās no notikušā. Mēs nevaram visi būt atkarīgi no šī šauruma. Un tad mēs nolēmām kopīgi finansēt visus alternatīvos maršrutus. Tas nozīmē, ka nafta un gāze var iziet arī caur Hormuza šauruma otru pusi, Vienoto Arābu Emirātu teritorijā, caur Fudžeiru, ka tās var iziet arī pa gāzes vadiem. Un naftas vadi caur Saudarābiju un pēc tam caur Ēģiptu uz Eiropu, ka tie var iziet arī caur Irāku, Sīriju un Libānu, lai nonāktu vidusjūrā. Tas nozīmē, ka mums ir jādažādo savas enerģētikas infrastruktūras, lai mazāk būtu atkarīgi no šī Hormuza šauruma un tā drošības. Jo pretējā gadījumā mēs dodam spiedienu instrumentu, un tas ir kaut kas, ko Irāņi skaidri atklāja kara laikā. Un diez spiediens īpaši ekonomikā, zemākas izaugsmes prognozes un augsta inflācija. Kādas ir šī kara izmaksas Francijas ekonomikai? Pārāk agri spriest. Pat ja prognozes tiek pārskatītas uz leju, vienlaikus pēdējo 2 gadu prognozes un faktiskie rādītāji mūsu ekonomikā tika pārskatīti uz augšu. Labas ziņas! Ja mums izdosies šeit stabilizēt situāciju, prognozes, ko redzējām pirms dažām dienām, tiks pārskatītas uz augšu, jo tās balstījās uz naftas barela cenām, kas otrajam pusgadam bija virs $100. Tāpēc negribu cilvēkus pārslogot ar skaitļiem, bet vēl ir par agru. Tāda kari kā šis smagi ietekmē mūsu ekonomikas. Tāpēc arī ekonomiski ir svarīgi apturēt konfliktu. Pasaules ekonomiskajā kontekstā Francija iztur daudz labāk nekā mūsu kaimiņi un lielās kaimiņu valstu ekonomikas. Un Francija pēdējos gados ir nostiprinājusi ievērojami augstāku izaugsmi nekā Vācija un arī Itālija. No kara uz karu, no krīzes uz krīzi. Parunāsim par Ukrainu. Šodien redzējām, ka Ukraina ir trāpījusi vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām, turklāt nepārāk tālu no Maskavas. Vai Ukraina uzvar šo karu? Klausieties, Ukraina pretojas ar tādu drosmi, inovāciju un militārās ražošanas spēju, kas pārsteidz visus novērotājus jau no pirmās dienas. Un tāpēc tā pretojas ļoti labi, daudz labāk nekā tika paredzēts. Jau vairāk nekā 4,5 gadus, diemžēl, ik pēc 3 mēnešiem speciālisti mums saka, viņi sabruks, viņi nepārdzīvos ziemu un tā tālāk. Viņi ne tikai pārdzīvoja briesmīgāko ziemu, kādu jebkad ir pieredzējuši, bet arī atguva dažas teritorijas daļas. Un tehnoloģiskajā karā, kas šobrīd notiek, mums ir frontes līnija, šī slavenā nāves zona, kas ir briesmīga visā Donbasa reģionā un stiepjas līdz pat Krimai. Šajā zonā notiek dronu karš. Acīm redzam, tas ir karš, kurā cīnās cilvēki. Daudz nāves gadījumu, milzīgi zaudējumi, starp citu, daudz krievu zaudējumu, vai ne? Katru mēnesi vairāk nekā 30,000 vīriešu tiek neutralizēti Krievijas pusē, ievainot vai nogalināti, iedomājieties. Bet mums šodien ir dronu karš. Un šajā karā Ukrainas ražošanas jauda ir patiešām pārsteidzoša. Un to Donalds Trumps acīm redzami saprata. To jūs arī stāstījāt, teicāt, ka šā G7 laikā bija pagrieziena punkts, kad Donalds Trumps saprata, ka Ukraina var iegūt priekšrocības kaujas laukā. Un vai jūs uzskatāt, ka Vladimirs Putins ir zaudētājs? Vārds, ko viņš bieži lieto, kāds, kurš ir izgāzies. Vai arī klausieties? Es domāju, ka vissvarīgākais, kas notika šī G7 laikā, ir tas, mums izdevās sapulcināt visus, tostarp galvenos ekonomiskos partnerus, no tā, ko saucam par G7-nieku. Bet arī Koreja, Indija, Kenija, Brazīlija, Ēģipte, un bija spēcīga vēlme no visiem sadarboties lielajos jautājumos. Un es domāju, ka tas, ko prezidents Trumps redzēja, bija tas, ka mēs varam nepiekrist visā, bet sadarboties. Jā, apvienoties. Tas ir noderīgi viņam tuvajos austrumos, tas ir noderīgi arī Ukrainai. Ko viņš redz, ir tas, ka patiesībā, kad viņš ieradās, viņš domāja, ka Ukraina zaudēs. Tāpēc viņš vēlējās ātru mieru. Atceries, janvāris, februāris 2025. gadā viņam tas šķita kā mūžība. Viņš domāja, ka Ukraina zaudēs. Lietas Ovālajā kabinetā ar prezidentu Zelenski gāja slikti.
Mazāk nekā pirms gada notika samita tikšanās starp prezidentu Trumpu un prezidentu Putinu Ankoridžā, kur gandrīz tika panākta vienošanās teikt, dosim Ukrainas teritoriju, kas vēl nav iekarota. Pēc tam mēs devāmies delegācijā uz Vašingtonu augustā, lai pateiktu, tas nav iespējams, mēs mēģinājām. Jā, ir noiets milzīgs ceļš. Šis ceļš ir Ukraiņu uzvara, viņu spējās un uzticamībā. Prezidents Trumps redzēja, ka viss, ko viņam teica, bija nepatiesība, ka viņi sabruks, ka nepārdzīvos ziemu. Viņiem pretī bija drosmīgi un inovatīvi cilvēki, kurus viņš cienīja. Otrā lieta – viņš redzēja, kā eiropieši uzņemas atbildību. To, ko mēs paveicām pēdējos mēnešos, šīs bruņoto brīvprātīgo koalīcijas izveidi, kas būs 14. jūlijā parādē, tie ir eiropieši kopā ar dažiem sabiedrotajiem no Kanādas, Japānas un Austrālijas, kuri kopā ar Ukrainu saka, mēs veidosim šīs drošības garantijas pēc miera, tas nav sloks. Un Amerikas Savienotās valstis saka, ka tās būs klāt, lai to nodrošinātu. Un trešā lieta ir tā, ka viņš arī redzēja, ka Krievija nepilda savas saistības. Un tur, kur bija Krievija, kas teica, jā, es gribu mieru, viņš saprata, ka šī viņu miers nozīmē Ukrainas kapitulāciju. Un viņš saprata, tātad jā, šajā G7 samitā notika reālas pārmaiņas, kas ir jāuzslavē. Tas ir progress. Bet vai kāds tiešām domā, ka Donalds Trumps kādā brīdī varētu izdarīt spiedienu uz Vladimiru Putinu? Vai jūs domājat, ka tas ir nonācis tik tālu? Klausieties, ka Krievija? Es domāju, ka viena no sekām tam, kas notiek tuvajos austrumos un vidējos austrumos, ir cenu kritums. Vēl viens seks ir tāda, ka tiks atbrīvoti apjomi, kas ļaus atkal izdarīt spiedienu uz to, kas nāk no Krievijas, kam ASV kara laikā bija izdarījušas izņēmumu. Un es esmu pārliecināts, ka prezidents Trumps pastiprinās centienus kolektīvi palīdzēt Ukrainai šajā kara centienā. Gan lai aizstāvētu un aizsargātu savu zemi, gan lai atturētu Krieviju ar svarīgu izlūkošanas informāciju, bet arī lai izdarītu lielāku spiedienu uz Krieviju un tās ekonomiku un atgrieztu to pie sarunu galda. Nevis kā lūdzējam, nepieņemot miera nosacījumus, kas būtu kapitulācija, bet gan ļaujot izveidot ilgstošu un ilgtspējīgu mieru. Ar teritoriālu vienošanos, kas ir pieņemama abām pusēm un ko izlem tikai abas puses, ar drošības garantijām. Šajā ziņā tas ir reāls un nozīmīgs progress. Un kāda bija diskusijas kvalitāte starp prezidentu Zelenski un prezidentu Trumpu? Un pirmo reizi kopš viņa ievēlēšanas konverģence un konsensus, kas panāks starp eiropiešiem, Kanādu, Japānu un Amerikas Savienotajām valstīm, tas ir nozīmīgs progress pēdējās dienās. Tikai īsi, jūs esat uzsākuši iniciatīvas Eiropieši, Francija, lai veicinātu šo nepieciešamo dialogu. Jūs man pastāstīsiet, ko domājat par to starp Vladimiru Putinu un Volodimiru Zelenski? Mēs pastāvīgi izdarām spiedienu, bet man jāatzīst, ka pagaidām Krievija to noraida. Tāpēc mēs turpināsim to virzīt. Es domāju, ka svarīgi tagad ir tas, lai Krievija patiešām nopietni pieprasītu šo dialogu konstruktīvā veidā. Bet prezidents Zelenskis teica prezidentam Trumpam un man, esmu gatavs, lai prezidents Putins nāktu tuvāk, piemēram, Ženēvā, ANO ietvaros. Un kamēr mēs esam Evianā, mēs varētu viņu apciemot. Tātad iespēja netika izmantota, vai ne, kā tautā saka. Prezidents Putins to nevēlējās. Es domāju, ka šis dialogs ir svarīgāks nekā jebkad agrāk. Es redzu, ka Krievija šodien nav gatava, bet es arī redzu, ka Amerikas Savienotās valstis iesaistās kopā ar mums šajā pieejā. Un es redzēju prezidentu Trumpu, bet arī viņa ārlietu ministru sekretāru Rubio ārkārtīgi skaidri izsakamies par to, uz ko viņi bija gatavi virzīties un diskusijas nosacījumiem, kā arī termiņiem. Ieskaitot viņu attiecībās ar mums. Nevienmēr ir viegli izsekot Amerikas Savienoto valstu nostājai attiecībā uz Eiropu. Un šajā G7 samitā mēs skaidri redzējām, ka viņš mēģināja izlīdzināt attiecības ar Donaldu Trumpu, izvairoties no delikātiem tematiem, piemēram, globālās sasilšanas, kamēr Francija šobrīd cieš no karstuma. Prezidenta kungs panāca, ka viņš atkāpjās no saviem draudiem noteikt nodokļus franču vīniem, kam būtu bijusi ievērojama ietekme. Jā, jums ir taisnība. Ir jautājumi, kuros mēs nepiekrītam, ir jautājumi, kuros mēs arī turpmāk nepiekrīsim. Vīriešu un sieviešu vienlīdzība, klimats. Attiecības ar starptautiskajām tiesībām nav mazi jautājumi. Es pievēršos klimata jautājumam, runājot par svarīgām tēmām. Es patiešām vēlos aicināt visas mūsu tautiešus, kuri mūs klausās, būt īpaši modriem.
rūpēties par vecākajiem, ievainojamākajiem, kā arī par bērniem, un stingri ievērot visas valdības rekomendācijas. Jo šīs ir grūtas dienas, kurās mēs dzīvojam. Tāpēc ir ļoti svarīgi rūpēties par sevi un ieklausīties padomos. Noslēdzu šo atkāpi. Ir taisnība, ka mēs tam nepiekrītam, bet es esmu pragmatisks. Tāpēc es centos organizēt G7, kur iesaistīja amerikāņus visur, kur mēs varējām panākt vienošanos. Un pasties par Ukrainu, mēs nepiekrītām, bet mēs panācām vienošanos. Par tuvajiem un vidējiem austrumiem mēs nepiekrītām. Amerikas Savienotās valstis gribēja uzbrukt, mēs atradām risinājumu un atbalstījām viņus. Un kā ar franču vīnu? Es tūlīt pie tā nonākšu, bet par vēzi, par veselību padomā, tika publiskots ļoti svarīgs teksts. Es to saku, jo šī tēma ietekmē miljoniem mūsu tautiešu. Pirmo reizi G7 sanāksmē tika panākta vienošanās par vēzi, lai dalītos ar datiem. Tas ir ļoti svarīgi, īpaši bērnu vēža vai smagāko vēžu gadījumā. Liels progress šajā G7 sanāksmē par kritiskajiem minerāliem un redzemju elementiem. Tur mēs panācām vienošanās, kuras ekspertiem iepriekš šķita ļoti grūti sasniedzams. Divpusējās attiecībās stils vienmēr ir nedaudz provokatīvs. Precīzāk sakot, tā ir draudu forma, lai iegūtu varas attiecības. Tāpēc mums šī diskusija jau bija iepriekš. Pirmā pusotra stunda šajā G7 samitā, pirms sākām diskusiju, bija veltīta divpusējām sarunām. Mēs visu sagatavojām. Es sagatavoju jautājumus par Ukrainu, tuvajiem un vidējiem austrumiem, pēc tam runājām par tirdzniecību. Un es teicu prezidentam Trumpam, tas ir taisnība. Vispirms viņam teicu, Eiropā ir panākta, parakstīta un apstiprināta vienošanās. Tagad stabilitāte. Man ir bažas, Ķīnas ekonomika. Neuzbrukiet mums, tas jums būtu pretēji jūsu interesēm. Tas neatrisina lietas, viņš klausās jebkurā gadījumā. Tad es viņam saku, tagad ierosina jaunu diskusiju par digitālo nodokli. Un, ja viņi to neatcels, uzliec nodokli franču vīnam. Vispirms es saku, jūs nesat taisnīgi, jo, manuprāt, ir 8 valstis, kas ieviesušas digitālo nodokli. Tad kāpēc? Un tad es izskaidroju, kāpēc mēs ieviesām šo digitālo nodokli. Jo daži lieli uzņēmumi, kas pārdod daudz pakalpojumu mūsu uzņēmumiem, pelna daudz naudas, bet nemaksā nodokļus. Es teicu, pretējā gadījumā. Un tad mēs nolēmām sākt darbu. Tad mēs nomierinājāmies. Tā ir diskusija, ir vārdi, kas izskan. Es gribu nomierināt nozari. Vīna darītavas zina, ka es vienmēr būšu viņa pusē, atbalstot tās. Mēs cīnījāmies līdzās konjakam Ķīnā. Pirms dažiem gadiem mēs cīnījāmies par rozā vīnu Amerikas Savienotajās valstīs. Tagad mēs cīnāmies miermīlīgi. Un saruna, kas mums bija, un divpusējais brīdis, kas mums bija vakar, nav tāda cilvēka noskaņojums, kurš grasās tev uzlikt nodokli. No otras puses, mēs precizēsim lietas un uzsāksim darbu ar Amerikas administrāciju, lai parādītu, ka mums ir jāapliek ar nodokļiem šīs grupas, kas šodien nemaksā nodokļus mūsu valstī. Un tā, ja tas būs minimālais nodoklis, mēs atradīsim tehnisko risinājumu, parunāsim par nodokļiem. Bet redziet, tas ir tas, kas ir svarīgi. Par metodi. Pilnīgi skaidrs. Mēs par to runājām. Tāpēc, ko es gribu, lai jūs šeit atceraties? Neuztraucieties par to. Mēs redzējām Donaldu Trumpu, mūs uzskatām par pretiniekiem, dažkārt pat par ienaidniekiem, kad viņš mums liekta piekriva spēcīgajam mākslīgā intelekta modelim no amerikāņu uzņēmuma Anthropi. Vai tā ir piemērota izturēšanās pret sabiedrotajiem? Vai jūs viņam arī to pateicāt? Tad es domāju, ka jā, protams. Pirmkārt es teicu, pēc tam izskaidroju, pēc tam mums bija diskusijas. Gan G7 sanāksmē mums bija īpaša sesija ar apmēram 20 tehnoloģiju un mākslīgā intelekta līderu. Un tad mēs ilgi runājām kopā un mūsu komandas arī sadarbojās. Ir modinātājs. Es jums saku, tas notiek. Pirmkārt, kas notiek inovāciju jomā? Mākslīgā intelekta attīstība pātrinās. Mākslīgais intelekts ir mašīna, kas mācās. Vai jūs to izmantojat? Es, protams, izmantoju mākslīgo intelektu, lai darītu neskaitāmas lietas, veiktu pētījumus, uzlabotu, saprastu. Es tā visu nedeleģēju, bet to izmantoju. Un tad, tā kā es daudz popularizēju Mistral IA, es izmantoju čatu. Labi. Tikai čatu. Es mudinu visus savus sarunbiedrus to darīt, jo lietojot to, mēs tam dosim visu nepieciešamo un turpināsim to apmācīt un uzlabot. Francija var būt lepna, es šeit iestarpinu mazliet palielīšos, ja atļaujat par mākslīgo intelektu, pirms atgriežos pie tēmas, ir jāprot skatīties. Kad tas darbojas, jāteic atklāti, tas ir lieliski. Jā, mēs esam valsts, kas Eiropā radījusi visvairāk darba vietu mākslīgajā intelektā.
Ar lielu pārsvaru. Mēs esam valsts, kas Eiropā rada visvairāk mākslīgā intelekta jaunu uzņēmumu. Mēs esam valsts, kas visvairāk apmāca. Mēs pirmie ieviešam stratēģiju. Cilvēki mostas sabiedriskajās debatēs. Mums jāveido mākslīgais intelekts. Par laimi mēs viņus negaidījām. 2018. gadā mākslīgā intelekta stratēģija Francijā. 2019. gadā kvantu stratēģija. Mēs esam valsts, kas šajā jomā ieguldījusi visvairāk. Šodien ir divi līderi - Amerikas Savienotās valstis un Ķīna. Eiropa ir atpalikusi. Mēs esam ar lielu pārsvaru labākie Eiropā. Jā. Vienīgie šajos slavenajos un svarīgajos lielajos valodas modeļos, tad Mistral salīdzinot ar atvērto ChatGPT, Anthropic un citiem līdzīgiem un tā tālāk. Vienīgie, kas nav amerikāņi vai ķīnieši, ir Kanāda un mēs. Mēs esam vienīgās divas valstis, kam tie ir. Tātad mums ir jāturpina virzīties uz priekšu. Vienkārši kas tas ir? Nē, bet tieši tā. Es došu dažus skaitļus, bet jūs tos jau zināt. Bet es to zinu, bet ir svarīgi to pateikt. Jūsu premjerministrs paziņoja par ieguldījumiem mākslīgajā intelektā. Un Amerikas Savienotajās valstīs tie ir 600 miljardi valsts līdzekļu, neskaitot miljardiem dolāru, ko iegulda tehnoloģiju giganti šie privātie uzņēmumi. Kur ir valsts nauda un līdzekļi? Mēs varam ieguldīt tikpat daudz kā Amerikas Savienotajās valstīs, piemēram. Bet turklāt mums ir visi līdzekļi, kas ieguldīti programmā Francija 2030. Šī iniciatīva tika uzsākta gandrīz pirms 5 gadiem. Es paziņošu par izmaiņām. Oktobrī. Francija 2030. Mēs ieguldījām miljardus mūsu mākslīgajā intelektā. Vēl vairāk. Nē, jo mēs esam mērogs tādām valstīm kā Amerikas Savienotās valstis un Eiropa. Mēs, Franči, ieguldām daudz vairāk valsts naudas nekā daudz kaimiņi. Otrkārt, ir nepieciešams piesaistīt privāto kapitālu. Mēs esam izveidojuši jaunu fondu, trešās paaudzes TIBI fondus. Mēs ieguldīsim 15 miljardus eiro, kas piesaistīti mūsu institūtos. Tas ir privāts kapitāls, lai virzītos uz priekšu. Pēc tam mēs apkopojam privātos fondus, kas tiks ieguldīti mākslīgajā intelektā. Bet mūsu Eiropai ir jāiegulda vairāk. Tāpēc cīņa, ko es uzsākšu, kā arī tas, kas izriet no šejienes Eiropas līmenī, ir tāda, ka mums ir nepieciešams daudz lielāks budžets, lai ieguldītu vairāk publisko līdzekļu. Šodien Eiropa nepietiekami iegulda mākslīgajā intelektā. Mēs, Franči, patērējam vairāk nekā mūsu kaimiņi. Mēs, Eiropieši, nepietiekami patērējam. Vai jūs runājat ar vāciešiem? Protams, bet pirms dažiem mēnešiem es biju Berlīnē digitālajā samitā par šo tēmu, un šogad Vivatech goda viesis ir Vācija. Tāpēc es domāju, ka mēs viņus pārliecināsim par šo jautājumu un mums izdosies. Bet mēs vēl cīnāmies. Francija ir Eiropas priekšgalā. Mēs esam Eiropas čempioni. Tagad mēs vēlamies būt pasaules mēroga sacensībās, lai izmantotu futbola metaforu. Tāpēc mums jāturpina ieguldīt. Un es vēlos, lai mūsu tautieši saprastu, kāpēc. Ir nepieciešams ieguldīt privāto naudu, jo šī nauda ļauj būvēt un iegādāties datu centrus, tādējādi iegādāties apstrādes jaudu un vēl vairāk. Un šīs aprēķina jaudas ļauj jūsu modeļiem darboties. Šodien Anthropics, kad viņi izveido savus modeļus, Mythos 5 vai Fables 5, abi ir aizliegti, tos apmācīja ar aprēķinu jaudu, kas ir 15 reizes lielāka nekā tā, ko mēs varam mobilizēt. Un mēs mobilizējam daudz vairāk nekā mūsu kaimiņi. Tāpēc mums jāturpina īstenot mūsu stratēģiju, kas ir ieguldīt datu centros. Un šeit Francija ir daudz priekšā. Mums ir paveicies, ka mums ir pieejama un lēta kodolenerģija. Tātad datu centri, talanti, mūsu ekosistēmas aizstāvēšana, piemēram, Mistrals, Alans, visi mūsu lieliskie uzņēmumi un to pātrināšana, kā arī daudz spēcīgāka Eiropas stratēģija, vairāk investīciju. Tātad šī ir pirmā cīņa, lai atbildētu uz to, kas tika izdarīts. Tagad es atgriežos pie jūsu jautājuma. Tas ir svarīgi, amerikāņi. Kas tieši notika pirms nedēļas? Pirmais - modinātājs zvans. Līdz šim Amerikas administrācija teica, ka mākslīgo intelektu nevajag regulēt. Tagad viņi saprot, ka tas ir bīstami. Es esmu apmierināts. Pirms 2 gadiem, kad mums bija mūsu mākslīgā intelekta samits, visi mums teica, neregulējiet. Bija maz reakcijas. Tad mēs viņiem teicām, ja tas ir bīstami, dalieties ar uzticamiem partneriem. Un ar saviem sabiedrotajiem. Un tā jūs redzēsiet, ka tuvākajās dienās mēs panāksim vienošanos, lai šie modeļi tiktu kopīgoti ar valdības iestādēm, kas nodarbojas ar drošību un kiberdrošību. Jo tas ir kiberdrošības jautājums mūsu slimnīcām, mūsu bankām un tā tālāk. Un pēc tam viņi to atkal atvērs komerciālai izmantošanai. Mēs šo jautājumu atrisināsim tuvāko dienu un nedēļu laikā. Tātad ieguldīt privātos līdzekļus, jo mums nav daudz publisko līdzekļu. Izmantot svieras efektu, lai iegūtu vāru. Ielieciet abus. Svieras efekts, svieras vāra ir Versaļā. Tas ir šeit, bet tas ir arī IKP. Tā ir svarīga mērauga.
Kad redzam, ka Francijas izaugsme apstājas, bezdarbs atkal pieaug, Francijas parāds sasniedz 3500 miljardus, vai jūs domājat, ka Francija šodien ir spēcīgāka nekā tad, kad jūs nonācāt pie varas? Es domāju, ka Francija un Eiropa piedzīvo neatkarības pagrieziena punktu, bet es uzskatu, ka Francijai šodien ir spēcīgāki bruņotie spēki. Labi, jūs runājat par varu. Francijai ir arī spēcīgāka un skaidrāka diplomātija. Šis samits ir tam piemērs. Francijai ir stabilāks izaugsmes temps nekā Vācijai vai Itālijai. Un tāpēc Francija pēdējo 10 gadu laikā ir augusi vairāk nekā Vācija, ir augusi vairāk nekā Itālija, kas iepriekšējos 15 gados Francijas un Vācijas partnerībā nebija noticis. Francija jau 7 gadus veic reindustrializāciju. Pat šajos grūtajos laikos mēs radām vairāk uzņēmumu nekā likvidējam, vairāk rūpniecisko darba vietu. Francija ir līdere mākslīgā intelekta jomā Eiropā. Francija ir enerģētikas līdere Eiropā. Un pirms 10 gadiem mēs pārņēmām valsti, kura grasījās slēgt savas kodolstacijas, kura vairs neieguldīja kodolenerģijā, un mēs pilnībā mainījām šo situāciju. Mēs eksportējam 90 terawatstundas gadā. Tas ir tas, kas mums ļauj būt veiksmīgiem. Mums ir viena grūtība – mūsu valsts finanses. Atslēga mūsu valsts finansēm ir spēt turpināt uzņemties atbildību. Es vēlējos virzīties uz priekšu, bet man nebija pilna atbalsta pensiju jautājumā. Taču mūsu sociālais modelis ir jāreformē. Un tas būs uzdevums tiem, kas nāks pēc mums. Tā ir nepieciešamība, jo valstī, kurai ir visdāsnākais sociālais modelis pasaulē, valstī, kas lielāko daļu no sava iekšzemes koprodukta atvēl valsts izdevumiem, ja mēs neieviesīsim lielāku efektivitāti un nereformēsim šo modeli, mēs nevarēsim saglabāt ilgstošu un ilgtspējīgu spēku. Tāpēc es neesmu katastrofists, sakot, ka viss ir apstājies. Tas nav taisnība. Mēs esam daudz vairāk samazinājuši bezdarbu nekā kaimiņi. Mēs esam izturējuši. Mums ir visi kritēriji, pēc kuriem esam stiprāki. Tagad ir nepieciešama drosme būt efektīvākiem valsts izdevumos. Bezdarba samazinājums, ko esam panākuši šajos 9 gados, Bet bezdarbs atkal ir pieaudzis. visbeidzot atvainojiet, salīdzinot ar situāciju pirms 9 gadiem, nē. Un tā mēs spējām to visu nostiprināt. Ieskaitot pašreizējo valdību, premjerministrs ir īstenojis bezdarba apdrošināšanas reformu, kas ļauj ietaupīt līdzekļus. Tāpēc viss tas ir jākonsolidē. Būs nepieciešams atsākt reformu. Tas ir nepieciešams valstī ar novecojošu sabiedrību. Ir nepieciešams turpināt veikt saprātīgus ietaupījumus veselības aprūpē. Tas ir padarīt cilvēkus atbildīgākus un mūsu medicīnu individuālāku. Tas nozīmē arī turpināt darbu pie profilakses, ja nepieciešami efektīvāki valsts un pašvaldību izdevumi. Ir cilvēki, kuri varbūt jūs vēro un jautā sev, kāpēc jūs to neizdarījāt? Bet atvainojiet, es to izdarīju. Un es to izdarīju daudzās jomās. Bet es arī lepojos, ka dubultoju atbruņošanās budžetu. Pretējā gadījumā, ko mēs šodien teiktu? Palielināja policistu skaitu un tiesnešu budžetu par 60%. Paskaties, ko valsts atkal ir pārdzīvojusi. Tieši par taisnīgumu mēs arī runāsim. Ja es to visu nebūtu izdarījis, viņi varētu pamatot man pārmest trūks līdzekļu. Bet paskatieties rūpīgi uz visu, ko mēs esam paveikuši. Es uzskatu, ka mani ievēlēja 2020. un 2022. gadā piedāvājot Francijas tautai pensiju reformu ar pensionēšanās vecumu 65 gadi. Esmu spiests atzīt, ka tā netika pieņemta, netika atbalstīta. Un pēc tam mūsu parlamenta vairākums atkāpās no šī lēmuma. Tā ir demokrātiskā dzīve. Jā, es varu nožēlot, es personīgi nožēloju, bet tāda ir demokrātiskā dzīve. Tas ir visefektīvākais un būtiskākais veids, kā samazināt mūsu izdevumus. Jo šodien lielākais valsts izdevums ir pensijas. Ja mēs to nereformējam novecojošā valstī, mēs esam liekuļi. Parunāsim par taisnīgumu. Jūs īsi pieminējāt, atsaucoties uz drāmu, kas satricināja frančus – Lianas nāvi. Jums bija Lianas ģimene pa tālruni. Ģenerālis Darmanens, tieslietu ministrs, atvainojās Francijas tiesu vārdā. Vai jūs to darījāt Francijas vārdā? Es nelikšu lietas šajā kontekstā un domāju, ka tā nav. Man ir ģimene, un tieši šīs apmaiņas un cilvēcības cieņā es vēlos palikt. Un tad, attiecībā uz mūsu valsti, es tikai saku, ka valdībai būs jāparāda, ko tā darīs. Pirmkārt, tā ir tēma, lieta, ko esmu aizstāvējis daudzus gadus, un par kuru mēs jau esam daudz ko paveikuši. Notiek dziļa pārmaiņu procesa norise. Bet mēs gandrīz to esam sasnieguši. Bet, protams, bija dažādas lietas. Es jau no pirmās dienas teicu, ka ne viss tika izdarīts pareizi. Tagad ir pieprasīta pārbaude, kas tiks iesniegta 22. jūnijā. Es neiešu, es priekšlaicīgi spriest un sākt norādīt uz kādu kā vainīgo. Es neesmu šeit, lai izteiktu to, ko jūtu.
Es to tieši izsaku ģimenēm, kuras pārdzīvo šos dramatiskos notikumus. Tas, ko es zinu, ir tas, ka mēs nekad neesam bijuši pasīvi. Un ir arī jāņem vērā, ka mēs arvien vairāk prasām no saviem spēkiem. Un ka bija paslēpts kontinents. Vārda brīvība tika dota. Civis, esmu ļoti priecīgs, ka to izveidoju, un tas atbrīvoja daudzas lietas. Un es vēlētos tikai atgādināt, ka, kad tiku ievēlēts mūsu cietumos, kur toreiz bija mazāk ieslodzīto nekā šodien, 7 no 7 bija ieslodzīti par seksuālu un dzimumu vardarbību. Šodien tas ir 3 reizes vairāk. Tātad tas nozīmē, ka jā, joprojām ir neatrisināts lietas, bet ir daudz cilvēku, kas tika arestēti, aizturēti, un agrāk tās bija pilnībā noklusētas lietas. Jo kopš 2018. gada mēs mainījām termiņu, un tāpēc pēdējos gados ir veikts nepārtraukts darbs. Jā, mūsu sabiedrības dzīvo vardarbībā ar nepieņemamām situācijām. Un jā, atklājot šīs situācijas, kas piedzīvotas pēdējos gados, mēs visi izjūtam sašutumu par to, kas var notikt. Jo aizskart bērnu ir vissliktākais, ko var izdarīt. Un jā, mēs vienmēr sakam, nav iespējams, ka mēs to neesam pamanījuši. Mēs nekad nepierodam pie tā. Bet patiesībā tieši to es gribu pateikt. Nekad nepieļausim, lai mēs pierastu. Vienmēr sašutīsim. Bet šim sašutumam nevajadzētu nozīmēt bezspēcību, un tam nevajadzētu nozīmēt atriebību. Jūs teicāt, uz vardarbību neatbild ar vardarbību. Nē. Bet tai vajadzētu mums ļaut. Es runāju par politiskiem spēkiem. Tā bija nepieņemama, muļķīga polemika. Es runāju par politiskiem spēkiem. Un uzreiz Mēs pieņemsim likumu, bet paskaties, kas darbojās un kas nedarbojās. Paskaties uz visu, kas tika izdarīts. Varbūt dažas lietas bija liekas, bet daudz, kas tika izdarīts. Ko var uzlabot? Tas jāveic mierīgi un sistemātiski, lai būtu efektīvi. Bet pāri visam es jums saku, ja mēs vēlamies, lai šī sašutuma sajūta būtu auglīga un produktīva, tai ir jāpārvēršās noderīgās darbībās, nevis vienkārši jāizpaužas kā poza. Patiesībā slimība, kas mums ir sava veida piedošana, uzticēšanās un cieņa pašiem pret sevi. Ja Francijai vairs nav pašpārliecinātības un pašcieņas, kā viņi var cerēt paveikt lielas lietas? Un es jums saku, lai runā par mūsu diplomātiju, armiju, ekonomiku, mākslīgo intelektu, tieslietu sistēmu un drošības spēkiem, mēs esam liela valsts. Un mums jāraugās uz savām neveiksmēm un trūkumiem ar skaidru prātu. Mums visiem kopā jāpieliek pūles, lai tos labotu. Bet mums nevajadzētu sastopoties ar drāmu vai problēmu, visi izmisumā teikt, mēs esam pazuduši. Mēs stāvam uz vietas. Es vairs neskaitu atteikumus vai atkāpšanās, par kurām saka, ka mēs esam bojājā. Patiesībā mums jau sen vajadzēja būt mirušiem. Nē, mēs esam liela valsts, un to esam pierādījuši pēdējās dienās. Tikai liela valsts var paveikt to, ko mēs paveicām, un tieši franči to spēja izdarīt. Un šajā telpā, kur notiek Kodolvalsts aizsardzības padomes sēdes, vai jums dažreiz gadās iedomāties savā vietā savu pēcteci? Par šādām lietām nerunā. Mēs par to domājam. Un mums nav obligāti jāizsaka viss, ko domājam. Brutalizētā pasaulē, pēc visa, ko šovakar esam teikuši, kādai īpašībai jāpiemīt jūsu pēctecim? Franči to zina. Es viņiem uzticos. Mēs esam liela valsts, liela tauta, un viņi prot izvēlēties to, kas viņiem ir labs, un prot paši noteikt savu likteni un nākotni. Ir jāizgaismo debates, un tāpēc mana loma būs rīkoties līdz galam, saglabāt valsts vienotību, nodrošināt, lai debates par lielajiem izaicinājumiem būtu skaidri saprotamas. Bet franči prasīs izvēlēties. Vai jūs esat pārliecināti? Jā. Pirmkārt, tāpēc, ka mums ir šie spēki, mēs piedzīvojam drāmas, grūtus brīžus, emocijas. Jūs atgādinājāt dažas no tiem, un tas man ļoti aizkustināja. Bet mēs esam liela tauta, un mēs esam ļoti politiska tauta, šī vārda cēlijā nozīmē. Francijas sievietēm un vīriešiem patīk politika, un viņi izvēlās to, kas ir labs viņu nākotnē. Liels paldies, prezidenta kungs! Paldies jums un paldies, ka atnācāt šeit.